Kāda ir atšķirība starp nabagu un bagātu? Nabaks vienmēr noņem atbildību no paša pieņemtajiem lēmumiem. Parasti šie cilvēki pelna līdzīgi kā 90% pārējie iedzīvotāji. Viņi peld pa straumi kā pusvārīti cīsiņi kopā ar pārējo cilvēku masu, un viņu atbildības noņemšanas mehānisms ir ļoti primitīvs. Šodien pārskrēja pār ceļu melns kaķis, un tāpēc man ir sūdīga diena. Man īsti nenāk iekšā nauda, jo kādi citi ir noteikti noskauduši mani. Tāpēc es nevaru izjust laimi un atklāti priecāties. Man iet ļoti sūdīgi manās attiecībās. Noteikti kāds man ir uzlicis lāstu. Tā kā šie cilvēki turpina noņemt atbildību par saviem lēmumiem, viņi tic visiem citiem, kā piemēram reliģijai, ezotērikai, taroloģijai, astroloģijai un tam līdzīgām lietām, lai varētu turpināt noņemt atbildību. Ja jūs vēlaties savā dzīvē iedarbināt finansiālo enerģiju, tad es jums palīdzēšu atbrīvoties no šī vīrusa, kas ir iekļuvis caur ezotēriku jūsu galvā un kontrolē tagad jūsu dzīvi. Par šo smalkāk jūs uzzināsiet manā Telegram kanālā.